ASV prezidents Donalds Trumps neticami mīl saldējumu. Viņam ir ārsts, tas ārsts saucās Stīvs Omara, un tas viņam cukuru neļauj lietot, tas viņam ir noteikti stingra diēta, bet tiklīdz Trumps tiek spēlēt golfu, tā viņš prasa, lai viņam liek 2 lielas saldējumu bumbas. Un tad ir vesela virkni strīdi par to, kas ir labāki cukuri vai cukura aizstāja un daudz kas cits. Bet tas, ko no Stīva Omaras es esmu beidzot uzzinājis, ka jebkurā gadījumā tam ir jābūt paštaisītam saldējumam. Un nekādā gadījumā ASV valdībā neviens nedrīkst lietot to saldējumu, ko nopērk lielveikalā, kas ir stāvējis 3-5 gadus labi iesaiņots ar vislabākajām transtaukskābēm un ar visnopietnākiem aromatizatoriem. Mēs šodien par to runājām ar Skrīveru mājas saldējumu, ģeniālo īpašnieci un ģeniālo ideju autori, ar Leldi Sotnieci. Un Leldi, tu izstāsti, ar ko atšķirās mājas saldējums no tā, ko tu var nopirkt veikalā? Labdien! Ļoti priecājos šodien šeit būt. Galvenā atšķirība laikam viena no tām ir, starp citu, derīguma termiņš, bet kā mēs zinām, mamuti arī ilgi glabājās, ja nu kas. Bet mājas saldējumu vairāk cilvēku asociē ar amatnieku izstrādājumiem. Tas nozīmē, tiek sagaidīts, ka tur būs mazāk visādi ķīmisku piedevu, vienkāršākas sastāvdaļas, kuras mēs visi pazīstam, kuras mums visiem ir mājās. Vienkāršāka gatavošanas tehnoloģija, varbūt viņš nav homogenizēts, tāds interesants vārds, jā. Tas nozīmē, ka tās molekulas tiek sasmalcinātas daudz mazākās molekulās, kas padara to struktūru vēl zīdaināku. Respektīvi, ka mājas saldējums ir no vienkāršākiem produktiem, no vietējiem produktiem, pēc iespējas dabīgs, principā maksimāli dabīgs, cik vien tas ir iespējams, un ar īsāku arī derīgumu termiņu. Līdz ar to mēs sagaidām, ka šis ir it kā veselīgāks produkts, bet saldējums pēc noklusējuma nav veselīgs produkts. Tas ir našķis, jo jebkurā gadījumā tas cukuru saturs ir diezgan augsts saldējumā. Vienalga, vai tas ir mājās gatavots, vai restorānā gatavots, vai arī rūpnīcā gatavots. Un ko es vēl noteikti gribu piebilst, ka mūsdienās tā saldējuma pasaule ir ļoti mainījusies. Un tiešām saldējuma derīguma termiņi ir kļuvuši daudz garāki. Tiešām līdz 3 un pat 5 gadiem, dēļ tām tehnoloģijām, dēļ tiem stabilizatoriem, emulgatoriem, jā, kuri viņiem nemaina to struktūru. Jo pasterizēt, tāpēc teicu, mamuts jau arī ilgi saglabājas tajā sasalumā, jo sasaldēšana arī ir termiskā apstrāde. Un, zināms, baktērijas aiziet bojā šajā laika posmā, bet kas mainās tam saldējumam? Ja viņš ir pasterizēts, un pasterizācija bijusi ģeniāli laba, nu tā kā vajadzīgs, tad viņš var arī ilgi glabāties, bet struktūra ir tā, kas mainās. Un viņš ar laiku paliek ledaināks, viņš izskalstī, nu tā kā paliek sausāks, aromātvielas izgaist, jā. Un tāpēc ir labākais pēc iespējas svaigāk gatavot saldējumu, pēc iespējas no vietējiem augļiem un ogām, no svaiga piena, pēc iespējas mazāk kaut kādus sīrupus vai pulverus. To, kas mūsu ķermenim ir tāds pazīstamāks. Patiesībā tas secinājums ir vienkārši. Mīļie latvieši, ja jūs gribat ēst saldējumu, tad ēdiet Latvijas mājas saldējumu. Un par to, ka Skrīveru mājas saldējums ir absolūti labākais, par to liecinu es un arī bijušais Igaunijas prezidents Ilves. Jā, tas mums bija lielisks piedzīvojums, kad viņš baudīja šo saldējumu, tad teiks, ka latviešiem tas saldējums ir garšīgāks nekā igauņiem. Un arī paldies jums. Bet ko es vēl labprāt piebilstu, kad pircējiem mūsdienās ir jābūt ļoti vērīgiem. Un ir tiešām jālasa etiķetes, jāpievērš uzmanību derīguma termiņiem, jo saldējums, piemēram, visu latviešu iemīļotais vienīgais īstais plombīra saldējums, ko mūsu vecmāmas atceras no padomu laikiem, īstenībā ir gatavots rūpnīcās. Tas nenozīmē, ka rūpnīcās gatavo tikai sliktus saldējumus, nevar tā vispār teikt, slikts saldējums, tāds, ar garākiem termiņiem un citādām tehnoloģijām, un ka tikai mājās vienmēr var uztaisīt ideālo saldējumu. Arī mājās mēs taču mēdzam būt dusmīgi, un mēs mēdzam izmantot arī visu kaut ko tādu, ko mums varbūt nevajadzētu vienmēr ēst, vai ne? Cilvēkiem ir jābūt vienkārši vērīgiem, gudriem un jāpievērš uzmanību, no kā tas produkts ir gatavots. Jebkurš īstenībā. Paldies!